Uzskatāt, ka šeit varētu būt pamats kriminālam? Es viņu pat redzu, es gribu teikt, tādā veidā, kā ar maksāt rēķinu un kā ar aizņemt naudu. Pēc valsts kontrolas materiāliem krimināla procesa aprīlī sāk ekonomikas policija. Krimināla process uzsākts par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā. Policija vēsta, ka pagaidām šajā krimināla procesā nekā jauna neesot. Nav arī ziņu, ka kādai amatpersonai būtu piemērots kāds status. Jāpiebilst, ka izvairība un neskaidras atbildes Dienvidu tiltu vajājušas jau no sākta gala, un spilgtākais piemērs ir būvnieki nespēja atbildēt uz jautājumu, kā tika izraudzīti tilta cēlēji. Vai šis projekts bija bez korupcijas? Bet kādā sakurā šeit būtu jābūt kādai korupcijai, ja mēs šo tenderu esam starptautisko nopublicēt visās izdevumos, uzvarējuši ar mazāko cenu? Par ko mums būtu kādam jāmaksā kukulis? Jautājums jums. Jūsu atbildi ir? Mums bija godīga uzvara. Pati godīgākā, kāda es atceros kopš seniem laikiem. Šis projekts ir noticis bez korupcijas. Es vēlreiz jums saku. Mēs, Pulka kungs šeit smējās. Ja? Nē, par ko viņš smējās? Es nesaprotu, par ko viņš smējās. Tas bija tenders, kur mēs uzvarējām ar 5 miljonu zemāku cenu. Bez? Bez kukuļiem. Visticamāk, Rīgas doma tiesāsies par Dienvidu tilta būvniecībā izšķērdētajiem 27 miljoniem.